Kā mēs te būtu patkausēt un sākotnēji izmēram urbumu, ūdens ir piemēram 480, jā. Un te ir sniegūdens, nu redzat, te viņš tā jāpaskalo, ap 30 būs, jā. Un te ir kā ieslēdzam process, jā, sākās uzreiz, jā, kad ir sāļiem pilns ūdens, jā. Jo tā notiek daudzos tajās Kangen, Japāņu un citās ierīcēs tas pats ūdeņraža krūzēs, ja. Nu, pagaidīsim. Un te jau reku bija, kur jau iepriekš tas, kas mums te uzvārījās, ja šāds brīnums, ja pelna. Un šeit mums ir TDS mērījums, sasaldēts ūdens, ja. Tas ir pirma, ko mēs nolējam nesasalušā daļa, ja. Te, piemēram, būs tie sāļi, vislielākā koncentrācija. Ap 300, jā. Sākotnēji ap 200 bija, jā. Un tad mēs vēlreiz noliesim, un tad nākošais tad jau būs tīrais, mums tur ap 50 pat var būt. Un par šungīt nedaudz, tā tad reki agrāk pirkts, jā, tāds smuks mels. Un tad ir pēdējie pirkumi, tad ir slānekļa veida tāds. Un īstais ir daudz kā enerģētiskāks arī. Un ķīnas ir šādi te, piemēram, strukturizēšanai. Šādos un arī citos filtros. Strukturizēt varam arī Tibet trauciņā. Piemēram, 2 minūšu laikā. Nu, lūk, kā mums te vārās. Slēgsim ārā. Tādu mēs tur dzēram. Nu, ūdens ir uz pusi jau tā kā tīrāks, un arī veikala ūdens, teiksim, ap 200, šeit bija ap 500, jā. Tā kā tur ir ļoti daudz, piemēram. Kā mēs redzējām, jā. Nu, un sniegūdens praktiski mums te nemaz nav. Līdz ar to viņi tos dažādās ierīcēs, kā jāsaka, tur pievieno vēl sāls kārtridžu, jā, lai mums tur notika tas process, jā, mākslīgi tiek sabojāts akalūdens. Tā kā dabā ir daudz tīrāks, jā, tieši saldēšanas procesā, jā. Šeit jau mums šajās ierīcēs, kā uz elektrolīzes pamata, tur būs pavisam citi procesi. Viss, jā.